Yeah. Amerikas Got Talent. Un bija manajā kārtā uzstāties. Mans talants bija cik ātri. Es varu apēst mikroviļņu krāsni. Un tas man aizņēma tikai, ka es teicu gadus, bet man izmet no turienes. Yeah! Mans vectēvs iekoda rokā, es iepirdu lidmašīnā un neviens neizdzīvo. Es biju to izapēda lidojumā no Rīgas uz Latviju. Es uzzināju to, ka mani mati ir neglīti sakārtoti. Tāpēc es pavaicāju visiem, vai man elpas mir. Viņi teica jā, es biju apkaunots. Tad es klusi uztaisīju backflip. Yeah. Tad viņi man iedeva zelta olimpisko medaļu. Pēc tam es apskatījos ārā pa logu un uzzināju, ka esmu Amerikas Got Talent. Un bija manajā kārtā uzstāties. Mans talants bija cik ātri. Es varu apēst mikroviļņu krāsni. Un tas man aizņēma tikai Pēzus teica kākas. Bet mani izmeta no turienes un teica, ka esmu vislabākais cilvēks. Tad man piezvanīja mans vecmamas suns un teica man, ka mums vairāk nav olas un man jānopērk dažas. Es teicu, ka es nevaru, jo es uz lidmašīnas. Tad viņš man pateica, labi deram. Tad man vēders sāka sāpēt un es skrēju uz toaletu, bet kāds tur bija iekšā. Es mēģināju ielausties, bet man kāja paslīdēja un viss lidmašīna uzsprāga. Yeah. Amerikas Got Talent. Un bija manajā kārtā uzstāties. Mans talants bija cik ātri. Es varu apēst mikroviļņu krāsni. Un tas man aizņēma tikai, ka es teicu gadus, bet man izmet no turienes. Yeah! Mans vectēvs iekoda rokā, es iepirdu lidmašīnā un neviens neizdzīvo. Es biju to izapēda lidojumā no Rīgas uz Latviju. Es uzzināju to, ka mani mati ir neglīti sakārtoti. Tāpēc es pavaicāju visiem, vai man elpas mir. Viņi teica jā, es biju apkaunots. Tad es klusi uztaisīju backflip. Yeah. Tad viņi man iedeva zelta olimpisko medaļu. Pēc tam es apskatījos ārā pa logu un uzzināju, ka esmu Amerikas Got Talent. Un bija manajā kārtā uzstāties. Mans talants bija cik ātri. Es varu apēst mikroviļņu krāsni. Un tas man aizņēma tikai Pēzus teica kākas. Bet mani izmeta no turienes un teica, ka esmu vislabākais cilvēks. Tad man piezvanīja mans vecmamas suns un teica man, ka mums vairāk nav olas un man jānopērk dažas. Es teicu, ka es nevaru, jo es uz lidmašīnas. Tad viņš man pateica, labi deram. Tad man vēders sāka sāpēt un es skrēju uz toaletu, bet kāds tur bija iekšā. Es mēģināju ielausties, bet man kāja paslīdēja un viss lidmašīna uzsprāga.